2. marts, un šis ir turpinājums un arī atbild dažiem komentāriem uz manu iepriekšējo video, ko es publicēju vakar, lai nofiksētu cenas, ņemot vērā, ka ir sācies vēl viens karš. Bija daži, kas teica, ka cenas nemainīsies, vecais iepirkums. Pirmkārt, cenas jau mainījās no sestdienas uz svētdienu, bet no sestdienas es nenofilmēju. Bet lūk, kur ir pirmdienas vakars, un mēs redzam, ka ir 2 centi klāt, jā? Bija 1,537, tagad 95. benzīns ir 1,557 un dīzels arī 1,557 tajā pašā dusā. Nepamatots karš, kuru uzsāka Izrēla, grūti neredz pamatojumu, bet es arī, godīgi sakot, līdz šim neesmu sapratis, kāpēc Krievija iebruka Ukrainā. Mēs katrs par to maksājam un maksājam arī Latvijā un jau tagad. Un to mēs redzam degvielas cenā. Šodien plus 2 centi. Rīt uz otrdienu es plānoju, ka būs vēl lielāks cenas pieaugums, lielāks par 2 centi, tāpēc vienkārši iesaku iebraukt biežāk degvielas uzpildstacijā un pieliet pilnu degvielas tvertni. Ja interesē šī tēma, ienāca jautājums, mums ir arī militāro ziņu fórums, kur mēs runājam arī par šobrīd aktuāliem jautājumiem tuvajos austrumos. Portāls iauto.lv piedāvā